Re! Viss ēters ir te! Labrīt! Grāmatas uz Labrīt. skolu es būšu teicamnieks. Visi droši labi ies, ja vien Džakli mācīsies. Sveiciens visiem 1. septembrī. Man liekas, ka tie joprojām ir svētki visiem, jo jebkuram, kurš jebkad ir gājis skolā, kā šī diena var nebūt īpaša. Jā, kaut kādā brīdī paši esam gājuši skolā, kaut kādā brīdī bērni, citi radnieki sāk savus skolas gaitas, līdz ar to ārkārtīgi zīmīga diena, 1. septembris, zinībdiena, ja mēs skatāmies kalendārā, protams, sāks kā tas rudens, bet, ticiet man, pēc 273 dienām atkal būs vasara. Vai ne? Un kaut kā tā skaisti tā septembra nedēļa šajā gadā iekritusi, ka 1. septembris ir pirmdienā, un tad mēs tādā jaunā ciklā ar visiem soļiem kāpjam iekšā. Bet Ilmāri, Ilutas, Austrumi šodien vēl papildu tam svin arī vārdu svētkus, daudz laimes jums, un, protams, daudz laimes visiem, kam 1. septembris ir dzimšanas diena. Es, piemēram, zinu, Renārs Kaupers šodien svin dzimšanas dienu. Renār, apsveicam arī tevi visos tavos svētkos, un, protams, sirsnīgs sveiciens visiem, kam šī diena īpaša. Ja nemaldos, kolēģis Matīs Timofejevs arī šodien svin dzimšanas dienu. Jā. Sirsnīgi sveicieni. Matīs Bučs arī tev. Jā, arī no mums, bet skolēniem gan kaut kā šodien Resīgod, jā. 1. septembris paies, un tad tikai 4 dienas, ko mācīties. Tas ir liels mierinājums. Es tā kā arī. Šonedēļ. Bet gana daudz tematu, protams, arī šajā rītā mums iecerēti, dažas ieskicēs. Jā, jo pirmajā skolas dienā daudzi piedzīvo atkal satikšanās prieku. Mēs no skolas vēl sen kā izauguši, bet šorīt mums būs atkal satikšanās prieks ar savām klases audzinātājām, un redzim gaitā ar viņām sazināsimies, kopā arī atcerēsimies, kā skolas gaitas mums pagāja. Ar Izglītības un zinātnes ministri Daci Melvārdi šorīt runāsim gan par jauno mācību gadu, gan par skolotāju trūkumu, gan par skolu tīkla sakārtošanu. Aktuāls jautājums, vai nākamajā gadā izglītība nebūs prioritāte tikai uz papīra? Bet, lai šī diena un arī jaunais mācību gads aizritētu bez liekām raizēm, valsts policija aicina vecākus pārunāt ar savām atlasēm, kā droši doties uz un no skolas, un 7:00 skaidrosim plašāk. Savukārt Eiropas čempionāts basketbolā turpinās, un tuvāk raidījuma izskaņai